Sveiki! Jums. Oi, paldies, paldies, paldies. Nu tad lūdzu, uz iekšu. Es 6 gadu nostrādāju Alojā. Es arī Alojiets esmu. Alojiets? Es Alojiets. Dzīves un audzes. Kāds uzvārds? Vītols. Vītols? Vecais tās Siliņš bija. Kāds bija vecais tēvs? Siliņš Elmārs. Ak, Elmārs? Jā. Elmārs bija muzikants? Jā. No, jā. Kā kaut kas jau mums kopīgs. Tād jau mums jau lai Dievi, kas kopīgs. Kā bija tas brīdis, ka es izdomāju, jo, ok, labi, es iešu pa treneru. Alojā uzsēju tādu mazu zālīti. Zini, Tagad jau lielā. Nu, skapīts. Tagad jau lielā. Nu, tagad jau ir. Nu, sāku ar basketbolu. Pirmo reizi Limbažu rajona skolas sacīgs notika Aloņa Sausekļu vidusskolas. Nopietni. Var iedomāties. Es varu iedomāties. Zēni un meitenes. Salatsgrīva, Aloņa, Limbažu un Liepup, laikam, bija 4. komanda. Kas tā pa spēlēšanu bija? Tur pa 3-3 grūti spēlēt. Tur pa 3-3 nevar, un kur tā vēl vajag Dievīgi. Nu, un vienreiz tas Roštoks brauc, un viņš brauc uz Staiselu pēc Šlāgas skolas sportlaukuma. Viņš iebrauc Alojā, un mēs jau uzspēlējam. Viņš saka, klausies, tev jānāk Galmīri. 1. septembrī varam paļāt sportskolu un nāc šurp. Vai jūs tā kā mūsdienu basketbolam arī sekojat līdz tā? Vai jūs Jā. regulāri apmeklējat spēles visu laiku? Jā, regulāri, kad Valmērī tad aizēja. Un kādas ir varbūt tās lielākās atšķirības, kas ir bijis Nu, tur ir... Jūs laikos tas basketbols un mūsdienās? Nu, to nevar salīdzināt. Fiziskāks noteikti, jā, viss. To nevar salīdzināt. Toreiz jau no augšas, kas tad... Neviens nevarēja iespraust gandrīz. Tagad jau puskomandas sprauž no augšas. Kuram no slinkums aptuveni, tas... Fiziskā sagatavotība, jā. Kāds jums ir bijis, karjeras treneru, tāds kurios lielākais? Kurios? Ko jūs atceraties? Kurios visiem gadās un kas jums tā atmiņā varbūt vairāk ir, kas jums tā atmiņā iespiedušies? Kurios ir, mums jau visi tie sacensības notika braukšanā. Un tagad spēlējam Jelgavā un braucam no Jelgavas. Un viens puika atsēdies. Beigās tur, ko kasieris sēd, autobusu pietur Rīgā pie uguņiem. Un viņš izmet tukšo pudeli, un pudeli nokrīt pie kājām. Tauta stāv gāja tramvai. Nu, šofers redzējis, pārējie neredzējis. Šis tagad izstāst, es tev nolamāju viss. Bet sākās trobels. Kā 2-3 puikas, es nevaru norimtiet. Kliedz un brēc. Un es te pie Valmieras sēnītes pieturu. Izsēdināju ārā un kājām uz Valmieru. Nu, un puikas izkāpa, nevienu vārdu neteica. Tumšs bija. Rudens vakars kaut kāds bija. Pats atbrauc mājā. Nav prāts mierīgs, gāja pretīm. Protams, es skatīties apnāc kā brieži. Es domāju, viens teica, vairākas renī nebūšu, nē. Otrā dienā klāti visi. Un tas viens bija Rudzīts Viesturis, psihologs tagad, slavens. Raksts vienmēr par psiholoģiju. Tiesneši ir dažādi bijuši. Tukumā bija viens tiesnesis. Es viņam saku,
3 sekundēm vai pa ko tur gāja runā. Es saku, tu tā kad esi pieaudzis cilvēks, tiesā normāli. Nekas labāks nebūs, būs jau sliktāk, sēdi. Tagad jau basketbols tuvojas hokejam, pēc noteikumiem. Bija tā. Nē, hokeju neesmu spēlējis tik bieži, tikai bērniem. To, ko redz vispār. Nav vairs tāds. Mūsdienās. Agrāk bija sterilāks, kad tu pieskāries, tad jau. Jā, man pašam labāk patīk, ka tāds bišķi fiziskāks ir nekā tiešām pa katru piedūrienu, tad, tiešām nav tā interesanti spēlēt. Un jūs varat teikt, ka basketbols jums bija tā kā viss dzīve, ka jums bija praktiski... Jā. Es jau teicu, to ar sievai uzpasīt. Jā, kā sieva reaģēja uz to visu, ka jums bija basketbols? Labi, kad bija tāda mierīga. Tad jāiet uz teātri, tad jāiet uz iedzeršanu, tad tur jāiet, nekur tu netiec. Labot ASK Vipels. ASK vairs nav tikpat tā. Jums taču pagājuši gadu vai šogad jūs vārdu pacēla virs savā Valmieras Olimpiskā centra Vidzemes. Jā, tas bija, kad Bertāna Dāņu kopā. Un mani, jā. Kāds bija sajūtas? Varen, lustīgi. Es jau tagad eju, tad man pie durīm es neprasu vai talonu. Jā, ir jau zināms. Jau zināms, jā.